Šī ir Scratch mājaslapas sākumlapa, kur var apskatīt visas programmas pieejamās funkcijas. Šobrīd mēs apskatīsim, kā izveidot profilu. Uzspiežot pogu, pievienoties Scratch, tev prasa ievadīt lietotāju vārdu, kā arī dot padomus par to, kādus drošības faktorus ievērot. Pēc tam nepieciešams izveidot paroli un uzrakstīt to atkārtot. Tad tev prasīs ievadīt valsti, kurā dzīvo. Lai izveidotu profilu, protams, arī vajag dzimšanas datu. Ieteicams nemelot par savu vecumu. Tālāk tev prasīs izvēlēties dzimumu, bet tas nav obligāti. Protams, lai izveidotu drošu profilu, nepieciešams arī pieslēgtam savu e-pastu. Un tā minūtes laikā arī esam izveidojuši profilu, lai varam darboties. Pirms lietotājiem ļauj izmantot programmu, tam pastāsta par programmas noteikumiem, kas ir jāievēro darbojoties kopienā. Esot sākumlapā, tu vari apskatīt izceltos projektus, kurus veidojuši citi lietotāji programmā. Ieejot projektā, tev atveras jauna lapa, kur tu vari apskatīt veidoto darbu, protams, izspēlēt spēli. Lietotāji spēj izveidot oriģinālus projektus, kā arī apskatīt citu veidotos darbus, kā par piemēru šo, kuru veidoja Kačhipotā. Aizejot atpakaļ uz sākumlapu, ir vēl informatīvas sadaļas, ko ātri pārskatīsim. Lapas augšā ir novietota meklēšanas josla. Sadaļā par īsi pastāsta par to, kas Scratch ir pēc būtības un ko tu var darīt. Sadaļā idejas, tu vari smelt iedvesmu un iemācīties kodēt no Scratch oficiālā YouTube kanāla. Tagad virzoties uz galveno daļu, veidot. Šis ir, kur top visu mūsu lietotāju darbu. Tas esmu es, Scratch programmas talismans. Šeit ir visas pieejamās funkcijas, ko izmanto veidojot projektu. Kustība, izskats, skaņa, notikumi, kontrole, sajūtas, operatori, mainīgie, mani bloki. Lai informētu savu gariņu par kodu uzsākšanu, vienmēr jāizmanto bloks. Tālāk uzbūvēšu nelielu kodu, izmantojot kustības un izskatu blokus, lai var saprast, kā gariņš es rēģēs. Kā redzams, gariņš pilda manas pavēlētās funkcijas. Šo ir ļoti vienkārši izdarīt, un tā ir iesācēja draudzīga kodēšanas opcija. Šeit jau esmu izveidojis nedaudz kompleksāku kodu, tomēr pamatā tas tāpat ir diezgan vienkārši. Visām spēlēm kodi ir vienādi, jo tās visas pilda vienādu funkciju. Šis ir, kā mana spēle izskatās darbības laikā. Tā tika izveidota 20 minūšu laikā un neradīja man liekas pūles. Viss tika izveidots tā, lai arī jaunāka vecuma lietotāji spēja saprast funkcijas. Scratch ir viefektīvākā vieta, kur sākt mācīties kodēt. Beigās apskatīsim arī, kā izskatās animācijas Scratch lietot. Scratch var kodēt ne tikai spēles, bet arī animācijas un faktiski jebko, ko sirds vēlas.